nevaru nekādīgi dabūt normālu fokusu. Čau visiem, tēs... Nikola netraucē. Čau visiem, tēs Paula. Es jau ilgi domāju, kādu video lai uzfilmē, lai jums būtu interesanti, lai man pašai arī būtu ļoti interesanti. Tādēļ vienu dienu, pareizībā šodien, es atradu šo te, kas ir mana super vecā dienas grāmata kopš 2007. gada Ziemassvētkiem. Tas ir gan vismaz 10 gadiem būtībā. 9 gadiem, bet tas ir ļoti liels un garš laika posms. Cik es atceros, šeit dienas grāmatā esmu rakstījusi, sakot ar skolas lietām līdz pat puišiem un draudzenēm un visādām drāmām un piedzīvojumiem un notikumiem. Un arī ļoti daudz šeit ir informācijas iekšā. Gandrīz līdz pašām beigām šeit ir sarakstīts iekšā. Tādēļ es domāju, ka būtu ļoti interesanti ar jums padalīties tajā, kas šeit iekšā atrodas. Šā dienas grāmatā pirmā lapas puse ir ļoti vienkārša. Pauls Dundars dienas grāmata 23.12.07. Mana mīļā dienas grāmata, sirsniņa izsaukuma zīme. 23. decembris 2007. gads. Pauls dienas grāmata. Nu ir Ziemassvētki un ārprāts, cik jauki tie ir forši. Man skolā egle ir jau sen beigusies. Šodien man bija jādzied, bet tās ērģeles, fuj, cik liels. Es nobijos, bet tas normāli. Nu man ir draugs M. Skolā man bija jādio ar viņu, cik forši. Nu jau man ir 8 gadi, bet manai māsai tikai 4, bet tik un tā mīlu dāvanas. Skolā normāli, veids, neveids. Mums rūķis dāvanas nes un tāpat normāli. Šodien man un visiem pārējiem atnesa dāvanas. Mums rīt 24. decembrī jābrauc uz robežiem, un man jāpaņem smaržas un lūpu krāsa. Un, protams, dienas grāmata. Pie mums ciemos Ziemassvētku vakarā ir ome, opis, krustvecāki, un tagad man jāiet gulēt. Labus sapņus, bučiņa. Un man rītdien ir daudz darba, un, protams, arī jāsapucējas čivrilu. Labs sākums, manuprāt, priekš mana vecuma tajā brīdī. Un arī gramatiskās kļūdas ir diezgan, es domāju, pieņemams. Nu ir 24. decembris, daudz darba, bet manā sapnī bija slikti. Piemēram, mana draudzene bučojās ar manu draugu šausmīgi. Izsaukuma zīme. Man jāaizmirst par to, bet jāgatavojas braucienam. Man vēl jāatcer smaržas un lūpu krāsa, noteikti dienas grāmata un spēle Twister. Lūk, tas man jāpaņem līdzi. Es draudzējos, tad man noteikti jāpaskatās draugiem LV. Quote of the day. Es draudzējos, tad man noteikti jāpaskatās draugiem LV. Un man vēl jāatceras par zēniem. M un I. Ak, Dievs. Un bija 2 čaļi 1. klasē, ne 2. klasē. Es vienkārši biju. Topa meitenes pieļauju. Pagaidām tas ir viss. Nākamās piezīmes būs robežos. Bet vēl pirms robežu piezīmēm man vēl jāatceras mana bijušā 1. klase. Es atceros, man bija 7 gadi. Es ieraudzīju daudz nepazīstamos. Es nevienu no klases nepazinu, vienīgi skolotāju. Vēlāk es iepazinos ar I. Mēs bijām draugi uz mūžu. Tikai es šo cilvēku neesmu satikusi kādus pāris gadus un nekontaktējusi vispār. Tad es iepazinos ar Viku. Viņa bija jauka un mierīga. Pagaidām viss. Drīz atkal būs jāiet uz skolu, būs jāmācās, būs mājas darbi, viss kā parasti. Robeži ir lauki, tas tā kā, ja jūs nezinājāt. Un tur mēs visi varēsim spēlēt Twister, tas būs jauki un interesanti, aizraujoši un patīkami visiem. Tikai parasti mēs ar Nikolu vienatnē spēlējam Twister. Tas tā. Nu, es esmu robežos un es baidos no Alvija, bet īstenībā nebaidos. Alvis ir mans brālāns. Piedod. Mēs saņosim dāvanas jau atkal, bet forši. Mēs visi paēdām un tagad skatāmies Harry Potter. Tas ir labi, tas ir ļoti labi. Mēs ejam gulēt ar labu nakti. Nu atkal ir diena. Tiešām? Mēs šodien brauksim mājās. Tagad mēs paēdīsim brokastis. Mamma saka, ka drīz brauksim uz robežu kapiem. Bet vēl pirms tam mēs ar māsu ārpusē spēlējamies, apstaigājām māju un tur vecā virtuve baisi. Mums vēl projām ir bēlotās virtuves. Nu, esam mājās, mierīgi un droši. Mamma ar tēti iet gulēt.
Vēlāk, kad mamma ar tēti ir piecēlušies, mēs ēdam saldējumu. Nu, laiks iet gulēt. Ar labu nakti. Laiks celties. Mans sapnis bija pārāk labs, ka nevaru atcerēties. Bet nu Ziemassvētki ir beigušies. Bet jaunais gads vēl nav sācies. Es bieži spēlēju spēles. Kur ir loģika šā visā, bet nu labi. Tūlīt es ģērbšos. Un papildinu šo teikumu ar ilustrācijām. Esmu pārģērbusies. Tagad mēs ēdam brokastis. Pēduši brokastis mēs ar māsu spēlējam Monopoli. Tagad mēs spēlējam daislidotājs un balerīnas. Atceros, ka mums ļoti patika to darīt. Mēs vienkārši lēkājām istabu un griezāmies un dejojām un izbaudījām dzīvi, cik vien varējām. Tagad mamma mums taisa vakariņas, tētis spēlē datoru, bet mana māsa man kož. Tas ir sāpīgi, bet es varu izturēt. Šobrīd es spēlēju datoru un iespējams spēlēšu Monopolī. Pēdam vakariņas un gulēt. Rīts jau atkal cēlis visus, pabrokastojam un braucam uz Tukumu, kur svinēsim jauno gadu ar paššautu salūtu. Esam mājās 1. janvārī. Pēdam vakariņas un mēs tā braucām uz Līvāku parku. Un es braucu pa kafijas cauruli, pa cibas cauruli un pa sliktāko selgas cauruli. Tur es apdaudzīju pēcpusi. Ak, Dievs, tas ir apkaunojoši. Nu, ir pagājis 2. pusgada 1. mācību diena. Rītdien redzēsim, kas notiks tālāk, un šodien bija daudz sniega, kad es ar Agaviņā braucu pa kalnu. Bet nu es gatavošos iet gulēt, jo daudz skolā es darīju, un no tā visa esmu ļoti nogurusi. Man nu jāvelk pidžama, bet rītdien es uz skolu paņemšu dienas grāmatu, lai vairāk varētu ierakstīt. Šodien Anglonē mēs skatījāmies Bitīti māju. Tas ir tāds throwbacks uz bērnības filmām. Bet daži saka, ka otra grupa skatījās Teletubijus. Cik žēl. Rītdien redzēsim, kādi pārsteigumi būs. Bet nevar iedomāties, ka man ritmikas pulciņā būs jādejo ar M, nu forši. Tad ar labu nakti. Tas ir tik apkaunoši, bet tas ir tik smieklīgi, kā man bērnībā. Tas ir tik forši, ka es pār pierakstīju kaut ko tādu, bet nu, jā. Es domāju, ka tas arī viss šim video līdz šim brīdim. Ja jums patika, noteikti spēriet man patīk, un ja jūs vēlaties nākamo daļu, tad dodiet par to ziņu man lejā komentāros, jo man ļoti patiktu pateikt, kas tālāk notiek, jo šeit ir viss mans sākuma skolas periods, mans pamatskolas periods, mans pusauģu periods, ka man zēni tiešām ļoti, ļoti interesē, un tas bija viss, par ko es domāju būtībā. Un te ir visi piedzīvojumi, mani ceļojumi aprakstīti, un viss ir tik daudz kā. Un arī visādas smieklīgas lietas šeit iekšā ir. Tad, ja jums interesē, tad droši dodiet ziņu. Nu, ko es ceru, ka jums šis video patika? Tiekamies nākamajā video. Atā!